to nav miris neviens klients. Neviens. Būtu kāds miris, būtu kāds pakaries. Šī problēma jau sen būtu atrisināta. Jau sen atskript būtu citā vietā bijis. Tas ir garantija. Un tā uzraudzība bijis. Es domāju, ka ļoti labi sadarbības ar policijas, ar mediķiem un visu kopā tas tāds komplekss, kurš šeit strādā. Jā, jūs tagad runājāt varbūt par pašvaldības policijas dislokācijas vietas maiņām. Es varbūt noteikti iebildīšu, ka tas būs ļoti nerentabli. Ir labāks risinājums, Ulmaņa kungs viņu noteikti pēc tam minēs. Jo pašlaik, teiksim, tā lieta, kāda ir mums sadarbība ar pašvaldības policiju, es varu pateikt, ka laikam mūs 90% no visas Latvijas Republikas pašvaldības policija vienkārši var apskaust. Teiksim, par to vienoto dežūdari, jo pretēji gadījumā tiklīdz viņi tiks dislokācēti uz citu vietu, tās ir papildus štata vietas, papildus finansējums. Te ir mazliet lētāks risinājums, lētāks, labāks un racionālāks daudz. Jā, bet katrā ziņā šobrīd šīs mūsu modelis, kas jau daudz gadus darbojas un sekmīgi darbojas, 20 gadus nerisina uz priekšdienām šo te jautājumu. To, ko mēs šodien... Un septembris tas termiņš, viņš ir pa šerpu. Diemžēl. Tur šoreiz vajag laikam racionāli domāt ātri, no ārkārtas līdzekļiem vai vēl kaut kā savādāk. Mēs valkam tik, cik mēs varam. Es zinu no pieredzes. Mums parasti remontdarbi sākas mūsu ēkā decembrī. Tad, kad sāk sniegs, kāpnes mums sāka taisīt decembrī. Tagad ēkas projekts pabeigs, faktiski man ļoti skaists projekts, kāda policijas ēka izskatīsies, bet arī iepirkums vēl nav noticis. Tagad brīvdienās brauc cilvēki, sāka skatīties mūsu ēku, kā remontēs ēku. Ēku un izolators šoreiz divas dažādas lietas. Ēku remontēs par valsts līdzekļiem, izolators par Norvēģu līdzekļiem. Un par ko tieši es te minēju, kad ar tiem darbiem es piekrītu, ka pieļauju domu, ka tas var notikt pirms Ziemassvētkiem. Vienkārši naudas līdzekļus var ieskaitīt pirms Ziemassvētkiem un remontdarbis var sākties pirms Ziemassvētkiem. Tikpat labi viņi var sākties mierīgi arī marta mēnesī. Kamēr mums viņi nesāksies un kamēr tur kaut kas tāds reāls, kādēļ man visus no izolatoru cilvēciņus būs jāved prom uz Aizkarokli vai uz Rīgu nesāksies, tikmēr mums viņi ir. Tāpēc mums tas laiks, tiklīdz es zināšu, es varēju informācijas sniegšu Ulmaņa kungam, kad es zināšu, kad man remonts sākas, un tad faktiski to datumu mēs varam uzskatīt par tādu sākamo strīpu, kad arī mani klienti, diemžēl arī maniem darbiniekiem būs jābrauc jāstrādā uz Rīgu. Es varbūt vēl pieminēšu tādu mazu niansi, kad no 9. gadā, kad mūs apvienoja un pievienoja Rīgas reģionam, tad faktiski mēs ar Jūrmālu esam palikuši vienīgās policijas iestādes, kurām ir palikuši savi izolatori. Latvijas Republikā pārējos novados izolatori lielākoties ir likvidēti un viņi nav. Lielākoties. Tikai dažos, teiksim, ekskluzīvos rajonos ir palikuši. Tāpēc mums viņu saglabāt ļoti būtiski. Jūs strādāt ar cilvēku no 1, 2, 3 stāvus augstāk aiziet lejā, pastrādāt, tas ir ļoti labi. Ja man katram aizturētājiem jābrauc pakaļ tā kā Sigulda Salaspils uz Rīgu, ja dienā vienā krimināllietā 4 aizturētie 5 vai 6, jūs varat taču iedomāties tos apmērus. Tāpēc... Es tik piebildīšu to, kad runājot par šīm telpām, un arī Širokungs izteica bažas, teiksim, par to, kad metu personāls ir neaizsargāts. Jebkurš variants tātad paredz obligātu tātad policijas darbinieku klātbūtni 24 stundas diennaktī. Tātad šīs telpas tātad tiek uzraudzīts no policijas darbinieku puses 24 stundas diennaktī. Jebkurš no šiem te variantiem paredzēs arī papildus, protams, finansējumu. Tas ir policijas darbinieku jaunu, kā saka, ņemšanu darbā un algu izmaksas, gan arī telpu iekārtošanu. Telpu iekārtošanu, ja tās ir jaunas telpas jaunā vietā, jebkurā gadījumā un arī kapitālā risinājumā šīs izmaksas būs, es domāju, ka pietiekoši lielas. Bet kā jau minēja arī Širokungs ļoti pareizi visu to ķēdi līdz brīdim, kad tās telpas var tikt uzradītas, ir jebkurā gadījumā jārada kaut kāds pagaidu risinājums. Pagaidu risinājums tajā starposmā, kamēr šīs telpas tiek atrastas un iekārtotas. Jo visu laiku šitādi vienalga būs, un kur viņus Viņi būs, un ziema nāk tuvu, un ziemas laikā jāsaka, tā viņi nepaliek mazāk. It kā vainīgi policisti, kur mums viņus likt? Mēs būtu meklējuši, protams, mēs arī to iespēju, teiksim, ka tās, kur tu atrodas policijas telpās, viņi ir ļoti labi un apsveicami. Mēs būtu meklējuši variantus, faktiski mēs viņus meklējām. Mums jau ir pagrabstāvs, kur mēs mēģinājām atrast kaut kādas telpas, kur viņus varētu ievietot, bet, diemžēl, mums pagrabstāvā ir dažādi arhīvi. Pašlaik tiesai atdevām vienu ļoti lielu ēkas daļu, kur viņi tagad remontē, faktiski Tieslietu ministrija remontē par saviem līdzekļiem, lai iekārtot savu arhīvu. Diemžēl nav. Mums ir tādas divas ļoti knapas telpas. Mums ir ļoti kritiskā stāvoklī, mitrums tur ir ļoti liels.
arī tie pamati un visas sienas. Kungi, jūs te visu laiku tagad politiku bīdēt jau pusstundu vairāk, vai runājam par lietu. Tikko teica, ka esot priekšlikumi, runājam par priekšlikumiem. Kā to vajag, nevajag, mēs paši zinām. Ka vajag. Runājam par lietu. Kas tiek piedāvāts? Kādā stāvusā telpas, kā viņas izskatās, kur tas ir? Runājam par lietu, cik ir minimālā šī te platība, kāda ir vajadzīga? Viņi saka, nav MK noteikumi. Atskirtos telpām MK noteikumi noteikti nav. Bet kā jūs uzskatāt, cik vajadzētu būt lielām šīm te telpām? Kurā gadījumā tās ir vismaz 4 telpas, tātad 2 saskupšanas telpas, jāsaka, tās sieviešu vīriešu dzimumam, 1 telpa policijas darbinieku, teiksim tā, uzraugošā telpa, un 4. telpa medpersonāla telpa. Un ja mēs paskatāmies piepildījums 566, tad es saprotu, tur ir iekšēji tie, kas no ģimenēm izņemti, jā? Nē. Tā skaitā. Tātad vidēji rēķināsim katru dienu nav un tā tālāk 6 cilvēki dienā. Katru dienu ir? Nav labi nosacīt. Nu, labi, 5 cilvēki dienā. 5 cilvēki dienā. Tātad rēķināsim ar vienu kabinetu diez vai pietiks, ja viņus nevar likt kopā. Nē, nu kopā viņus liek, tas ir pa 3. Nē, pa 3, pa 4 var likt, jā, bet jānošķir, jāsaka tā. Par dušām nē. Viņas noteikti nav paredzēts vairāk, tas no teiksim higienas viedokļa, varbūt ir nepieciešams vasaras periodā. Tad viņas apakājies, tur jūs noskalosiet, visiem trāpiet. Runājot par lietu, kas ir par Tas bija tas, ko es arī gribēju jautāt, jo mēs ražošanā esam lūguši pašvaldības aģentūru Mālkalni jau skatīties, kas mums ir pašvaldībai, kādas telpas, kas varētu būt izmantotas, bet mums nav nekādu datu, lai mēs saprastu, ko mums meklēt. Un šeit ir vajadzīgs uzlikt uz papīra, daudz maz tiem no pieredzes, kas visu laiku ir strādājuši, kas tās par telpām, cik lielas telpas, kādas vajadzības jānodrošina, un lai tas būtu jau zināms, lai vispār sāktu šīs telpas meklēt. To, ka viņas ir jāmeklē, mēs saprotam, bet mums vajag zināt, ko mēs meklējam. Un ko man gribētu to bišķi iebilst, ja? Jo cik tad mēs tās slodas liksim klāt, tad, teiksim, Ulmaņa kungs saka, ka jāliek slodas klāt. Stāties priekšā, atrodās kaut kur atsevišķā vietā, tā visa atskurtuve, ja? Tātad viens policists tur nenovaldīs viņus. Dažkārt to teikt, ka viens gadījums bija tāds, ka Mukāns vēl bija priekšnieks, ka 4 gabali nesa to vienu klientu uz to rūmu, ja? Un tad viņš jāsavalda, tad viņš jāizlaiž uz toaleti, ja to vienu policistu tur piekaus, tā kā daudz ko redzēt. Tāpēc jau es arī teicu par to, ka faktiski tām atskurtuves telpām jāatrodas tur, kur ir policisti daudz, ja, kur ir tāds dažāds, ja, ka pa visiem kopā viņi var savaldīt, ja. Ja jūs atskurtuvi ieliksiet kaut kur atsevišķi, ja, tad tā nestrādās, tātad jāieliek, jo atskurtuvi jūs atsevišķi, tā arī tā pašvaldības policijas bāzes punkts jāpaliek atsevišķi. Es saprotu, ka tas ir varbūt tā vai tā, bet tas būtu krietni lētāk, ja, priekš novada skatoties, ja, nekā, ja viņš būs kaut kur atsevišķi. Nevalkam garumā. Nav problēma. Mums arī līdz šim izolatoru atrodas viens darbinieks, un viņš te galā, ja ir nepieciešama palīdzība, viņš vienmēr ņem rāciju, sauc un lidot klāt vai no pašvaldības. Ir mobilās patruļas, jā, kas piebrauks, teiksim tā, un šo te cilvēku nomierinās. Nu, tā nebūtu tā lielākā problēma. Pagaidām par risinājumiem, jāsaka, konkrētiem risinājumiem, pagaidām informācijas nav. Es arī esmu šo te, jau jāsaka tā, jautājumu uzdevis arī pašvaldībai Mālkalnai, meklēt vismaz daudz maz, jāsaka, to fondu, kas pašvaldībai ir pieejams. No tā fonda, no tā arī jāizriet. Un šobrīd, jāsaka tā, no tā fonda, kas ir mūsu rīcībā, tāda īsti piemērot telpu. Vai valsts policijai tās piederošā mājā kaut kur vēl var aprīkot kaut kādas telpas, varbūt piebūvēt klāt kaut ko vēl var, lai tas viss ir kompakti uz vienas vietas? Tās mazās telpas. Tas ir palikušas. Jums ir kaut kādas garāžas, kuras var pārbūvēt, kuras var pielāgot, kaut kas tāds nav? Par garāžām noteikti neiet runa. Mēs jau to esam domājuši, lejā pagrabstāvā es par 2 telpām skatījos, bet ne, viņas ir tieši zem izolatorā. Tur vajadzēs pārāk nopietnu pārbūvi veikt. Un ņemot vērā, kā strādā mūsu iekšlietu ministrija nodrošinājuma valsts aģentūra, tad silti neiesaku. Ticat man, jūs izdomāsiet 2 reizes ātrāk un savu labāku risinājumu nekā ar to mūsu kantoru sarunāt par to. Iebūvēt ārpusē arī nevarēs, jo gan no pagalma puses, gan no tās puses, kas mums ir uz ugunsdzēsēju puse, kur ir tā ķieģeļu siena, kas faktiski ar MK noteikumiem paredzēta izolatoram, teiksim, tā kā ierobežojušā zona, lai viņam nav, teiksim, bloki pa taisno uz ārpuse. Tā ķieģeļu siena jūs vēl neesat bijuši redzējuši, viņa mums ar katru gadu atdalās pa tādu gabalu, man jau tur tagad lentas ir nostieptas, ka neviens staigāt vairāk nedrīkst. Nav kur piebūvēt.
Viens no priekšlikumiem izskanēja tātad mūsu Malkalnes 30 ēka, tātad tur, kur atrodas arī patvērsme, tur, kur atrodas arī šobrīd nakts policijas posteņas, tas būtu runāt par cilvēku resursiem runājot. Un tās telpas vienīgās, pa kurām varētu mēģināt runāt, tātad ir pagrabtelpas no sāna ieejas. Bet cik manā rīcībā ir informācija, šīs telpas kaut kādā brīdī ir tikušas izīrētas vienā no reliģiskām kopienām. Vēl ir jādomā, vai šīs telpas jau nav nodotas privatizācijās savulaik. Jā, tas varētu būt arī jautājums. Jāpārbauda, jo, cik man atmiņa nebija, tas sporta klubs kaut kāds, kur bija jau pie tām telpām ticis, varbūt es kļūdos, bet arī šis moments jāpārbauda, un šis sporta klubs jau iznomā šīs telpas tālāk, kā tagad viņš jaunai paaudzei. Viņas iznomā. Tā kā faktiski šeit ir jāskatās vēl, ja man jāpadomā, būtu jādomā, bet vēlreiz saku, šeit ir skaidri un gaiši jātiek skaidrībā, kas būs tas, kas dos visus šos priekšlikumus par telpām, par telpu lielumi, kas spriedīs par to, cik tad īsti vajag tos darbiniekus, lai mēs saprastu un jāsāk jau plānot kaut kādu līdzekļu. Citādi mēs te varēsim nesakrēsināt kopā, mēs vienalga neko nesapratīsim. Šeit ir jābūt konkrēti darba sadalījumam, kas jau virzās uz to, ka tā apskurtu būs vajadzīga, vai viņa ātrāk vai vēlāk, tas ir cits jautājums, tas būs redzams no naudas līdzekļiem, kā vienosies šie novadi. Un arī varbūt valsts dalība kaut kādu jāmēģina meklēt. Bet, ja tā godīgi, tad mums ir viena sociālā māja, Indrāna 9, kur vispār ir pieņemt kā izlaicīgās uzturēšanas telpas. Un līdz ar to, nezinu, vai varbūt būtu jāskat, jo tur arī liela daļa tie, kas tāpat dzer un ar kaut kur jāved vai jānomierina. Un Indrānos arī mums ir policijas punkts diennaktī, ja 2 cilvēki dežūrē, pārmaiņas gan pa vienam. Tā kā jāpaskatās varbūt tā māja, kura ir faktiski domāta īslaicīgai lietošanai, jo ikdienā ģimenēm tur pēc būtības nebūtu nemaz jāizturās ilgstoši. Tā kā varbūt tas ir tas risinājums, jo viņa tehniskā būve, kura ir pārbūvēta kā dzīvokļi un dodot 2001. Gadā kā īslaicīgās lietošanas telpas, kas arī varētu būt piemērotas. Viņa ir diezgan liela, tas stāvs, bet tāpēc es atkal saku, jāsaprot, ko mums vajag.